Šis ir 5. mēģinājums šovakar savienoties tiešraidē, lai mēs parunātu par sociotipu IGO. Tā kā IGO ir racionāls sociotips, tad es ticu, ceru un esmu arī diezgan pārliecināta. Jā, re, kur Gita skatās. Gita, es mēģinu tev sūtīt vēlreiz uzaicinājumu. Jā! Čau! Super, mums sanāca. Redzi, šeit ir racionalitātes lielais bonus. Nevis kā man iracionālam tipam. Ai, nu nesanāk, tā tad nav lemts. Kā tu mani dzirdi labi? Es tevi dzirdu tā, ka varētu gribēt, lai es tevi dzirdu skaļāk, bet es nezinu, kāpēc tas tā ir. Bet toreiz ir diezgan klusa. Nu, es tev nevaru pateikt, kāpēc tā ir, jo būtu baigi forši, ja mums uzrakstītu tie, kas mūs klausās, cik viņi skaļi vai klusi mūs dzird, jo tu esi klusa, bet man arī ir uz maksimumu uzgriezts viss, es skaļāk nevaru. Nu labi, tad mēģināsim darboties. Man te tie burti priekšā, tas ir normāli? Piedod, jā. Tā, Agris dzird labi, tas ir cerīgi, tad acīm redzot mēs savā starpā varbūt. Nu varbūt. Nu labi, Gita, tātad es jau 5 reizes izstāstīju, ka šodien mums ir saruna veltīta sociotipam IGO. Tā, Pēters saka, Evija ir klusa. Nu, tad redzot, kā kuram, kāds dzird skaļi un skaidri. Nezinu, kāpēc tā ir. Piedodiet, uzgrieziet uz visskaļāko, pielieciet pie auss, 6. reizi vairs laikam nemēģināsim. Tas jā, jau būtu pat traku. Ja kas es nomainīju telefonus, tad ar otru telefonu man aizgāja. Un pirmajā telefonā, man liekas, kaut kas nebija. Nu, tā mēdz gadīties, jā, ar šito mēs nekad īsti nevaram zināt, kas un kā būs. Tātad mūsu šodienas saruna veltīta sociotipam IGO. Sociotips IGO – ekstraverts, racionāls, ētisks, sensors sociotips, mans pretstats. Un tāpēc tev, Gita, šodien uz saviem trauslajiem pleciem būs jāiznes visa emocionalitāte un jāpastāsta, kā tas īstenībā dzīvē ir. Sāksim varbūt ar to, ka tu pastāstīsi mūsu skatītājiem, klausītājiem, kas tu esi un kā tu tai socionikā vispār esi nokļuvusi. Nu labi, tātad mani sauc Gita. Esmu no ļoti tālās Smiltenes, kam tālās, kam tuvās, jā. Tad, kad jābrauc uz kursiem, tad reizēm ir ļoti tālu, gribētos to Rīgu pievilkt mazliet tuvāk, vai ne? Strādāju es darbā, kas saistās ar personāla vadību, amats mans ir personāltais vadītāja, un kā es nokļuvu socionikā, bija tā, kad es personāla daļā strādāju no 2010. gada un aizgāju tajā amatā strādāt vispār bez kaut kādām priekšzināšanām, pilnīgi. Man nebija ne zināšana ne kaut kādās tur psiholoģijās, vispār nekur, man nebija vispār darba tiesībās nekādas, pat nojausmas par darba tiesībām. Un tad es lēnām to sāku visu apgūt, bet man bija ļoti liels pluss. Mans lielākais pluss bija tas, ka es zināju nozari. Es zināju procesus uzņēmumā no paša sākuma līdz pašām beigām. Es zināju, kas ir svarīgākais, ka bez kā nevar iztikt. Visu zināju par uzņēmumu, par nozari. Un tas arī bija tas, kas man ir ļoti palīdzējis šajā darbā. Es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem. Es vispār neredzu, kā tas var būt, ka personāla speciālists atnākt uzņēmumā un nepārzinātu uzņēmumu specifiku. Nevar būt tikai baigais psihologs, plikais, jā, vai kaut kāds tur cilvēku zinātājs, ja tu arī nezini, kas tur iekšā tam lācītim vēderā, jā, no kā kaut kādas lietas tur rodās un kā viss attīstās. Lūk, un tad es pamazām sāku mācīties, mācījos darba tiesības, es joprojām viņas mācos, jo darba likums ir nebeidzamā grāmata, jā.
Un paralēli bija tā, ka, nu, tad, kad, teiksim, mazāk bija darbinieku uzņēmumā, es pat piedalījos aktīvāk intervijās, un mums uzņēmumā no laika gala ir bijis tā, ka tas uzstādījums ir bijis, ka nu, darbiniekus atlasa sev tiešais vadītājs. Ja, nekad nav bijis tā, ka tagad izvēlēsies personālais vadītāju, un tas nu, tagad arī būs tas galvenais cilvēks. Tā nekad nav bijis, un intervijā kopā ar, nu, to, teiksim, tiešo vadītāju, es mēģināju saprast, kurš tad cilvēks ir pareizākais, kurš labākais, un es sapratu, ka es neko nesaprotu. Ja? Es pilnīgi neko nesaprotu. Es runāju to cilvēku, un sēžu skatos, un es domāju, bērns viņus sazina, šitais darētu, nedarētu. Sāku lasīt, sāku meklēt kaut kādas informācijas, pētīt, un īpaši arī tad, ja, teiksim, ir kaut kāda ļoti līdzīga kandidāta, tad ir vēl grūtāk izvēlēties, ja? Un tad arī es nezinu, kādā veidā, ko tu tur darīji, ja? Bet manā e-pastā nokļuva e-pastiņš atnāca, kur bija rakstīts, es jums palīdzēsim noskaidrot īsto kandidātu vajadzīgi, nu, īstajām amatam. Es tā lasu. Es pirms tam jau biju kaut ko klausīsies, skatīsies, nu, šitais gan ir ritīgs, šitais man jāpamēģina. Es kā šodien atceros, ka tu atbrauc vai manis ciemos, un tā kā pārunāties, nu, kas tur varētu būt vai nevarētu, pa ko tā socionika ir. Un tā bija tā mūsu pirmā tikšanās. Bet tu mani paņēmi ar to, ka tu uzreiz pateici, kāda es esmu. Nu, tu nepateici precīzi manu tipu toreiz, bet tu pateici, nu, tur tādu un tādu, tu tur šitā gājas, tā, rekā, viņu vajag ievērojis mani, jā. Un tad es sāku braukt pie tevis uz kursiem. Un es nobraucu diezgan ilgi, es, nu, joprojām ik pa brīdim pie tevis aizbraucu, un tad man lēnām sāka veidoties tā lielā bilde, kas tad ir kas. Un kas man patīk socionikā, pie kāda secinājuma es esmu nonākusi, kad socionika ir tā lieta, kas iedod lielo bildi par cilvēkiem. Pārējās, nu, kaut kādas kursi, mācības, viss, nu, ko tur psiholoģija, tur visādi coachingi, attiecības, tur stresa menedžmenti, tas viss ir labi, bet tu bez tā, nu, tas ir tikai kā papildus tālāk jau attīstīties, jā. Bet ja tu nesaproti par to cilvēku, kas tas īsti tev pa cilvēku priekšā sēž, jā, un kas vispār notiek, nu, tā kā cilvēkiem un kādi viņi ir, jā, tad man liekas, ir diezgan arī grūti, nu, izprast vispār kopumā cilvēku kā tādu. Un tāpēc man ļoti patīk, ka es sociāliku uztveru, ka viņi iedod lielo bildi, lielo skeletu. Es esmu sākusi daudz savādāk pēc sociālikas skatīties uz cilvēkiem, tādā ziņā, ka es viņus vairs agrāk likās, nu kā viņš tā var, un kas viņš galīgi jucis, jā, kaut kāds muļķis, jā. Nu jā, bet tā taču var, saprot, jā, bet viņam taču tas ir normāli. Tas ir tik intuītiski, ak, Dievs, tas ir tik mīļi, jā, man reizē gribās tā teikt. Kaut kādās situācijās, tā kā tā mūsu iepazīšanās bija, mēs esam, man liekas, pazīstams jau kaut kādus gadus 5, manuprāt, nezinu, bet apmēram, jā. Bet ir viena lieta, ko tu par socioniku teici, un kam es pilnībā piekrītu, jā, ka socionika nav vienkārša. Un katram ir savs ceļš, kā varbūt viņš atrod, katrs veids, es tā kā caur darbu pienākumiem nonācu līdz viņai, bet beigās sanāca tā, ka, nu, bez mazai privātā dzīvē es viņu vairāk izmantoju, varbūt nekā darbā reizēm, ja, kad, nu, patiesībā viņi noder visur, un, kā teicis vēl viens mūsu Latvijā tāds cilvēks, kas arī popularizē dažādus kursus, viņš teica tā, ka, ja tu to nepielieto dzīvē praktiski, tad ko tu tur vispār mācies un priekš kam tev tas ir vajadzīgs, jā. Un šī lieta ir, bet, nu, tas nenāk viegli. Un man ir bijis tā, ka es esmu nogurus no socionikas, un tā galva ir pilna, es par beigās neko nesaprotu, un tu arī saki, nu, atpūšties un vispār aizmirstat, jā. Es arī esmu aizmirsusi, un vienāk pēc tam lēnām tā kā pamazām atgriežos un jau ar jaunām kaut kādām, nu, teiksim, vērtībām un jau izpratnēm. Bet, nu,
man vēl ļoti daudz jāmācās. Paklau, Gita, bet pastāsti, ko tu pati par sevi varbūt uzzināji? Es saprotu, ka tu esi ekstraverts cilvēks, un ekstravertiem tik ļoti varbūt tām neinteresēs sevi pašu izzināt, ja? Tu jau arī teici, ka tu meklēji sociāniku vairāk darbam. Ne jau tev par sevi bija kaut kādi jautājumi, Nē, neskaidrības. nebija. Ar tevi viss kārtībā, vai ne? Ne, es pat neiedomājos, ka es varētu baigi sevī tur rakties, ja? Nu, tā man nebija pat tāds mērķis, man bija šausmīgi svarīgi dabūt ideālo darba intervijas modeli, ja? Nu, kādu nonākt pie tāda laba rezultāta intervijā un dabūt tādu foršu profesionālo nu, sasniegumu, ja? Bet par sevi, jā, ak Dievs, ko es tikai neuzzināju. Viena lieta sākšu ar tādu pozitīvo, kad socionika iedeva man tādu pārliecību, ka es daudz ko varu, par ko es šaubījos. Un pateicoties tam, nu, kāds tas mans tips ir, ja, ko es varu, es esmu izdarījusi vairāk gan darbā tādas būtiskas lielas lietas, ko es diez vai uzdrošinātos sākt, nu, bez tās pārliecības, ka es to varētu izdarīt. Nu, darbā ir tā priekšrocība, ka mēs esam ļoti daudz, uzņēmumā strādā 1800 cilvēku apmēram, jā, un man ir lauciņš, kur izvērsties. Un tad tas lielais izaicinājums, kā tu vari uzrunāt 1800 cilvēkus, kas atrodas jebkāda visādās Latvijas malās, struktūra vienībās, jā, un, nu, ka tikai struktūra vienība vadītāji, teiksim, lieto datoru, pārējie varbūt ir sasniedzami telefonos. Un tad ir jautājums, kā tev tik līdz viņu telefoniem? Vai tu uzrunātu kaut kādā veidā, ar kaut kādām uzņēmuma vērtībām, kaut ko pozitīvu, protams, ja ne jau par darbu, bet vispār. Un tās ir tās lietas, kas man ir palīdzējušas, patiesi palīdzējušas, nu, uzsākt un kaut ko drosmīgu darīt, ja? Un reizēm arī drosmīgi pateikt, jo, nu, es taču esmu karognesējs, es varu iedvesmot, ja? Un tas nostrādā. Un otra lieta, socionikā tas apraksts ir tā kā arī pateicis, ka es varu strādāt ar daudz cilvēkiem lielos projektos, un tas man ir devis spēku un iedvesmu novadīt lielos uzņēmumu pasākumus, kur ir pasākumā 1000 cilvēku, un tur ir vairākas sadaļas, sākot no ēdināšanas, beidzot līdz māksliniekiem, visam pārējiem, bet es izpildu nevis zvaigznes lomu, bet es daru tā, lai citi spīdētu, un pati palieku aizmugurē, es esmu pelēkais kardināls. Nu, tā varētu nosaukt. Un, bet, protams, tam visam vajag pieredzi un visu, ko tur vēl apakšā, ja? Bet man patīk. Īstenībā es tagad pēdējo jaungadu pasākumu, ka veidoju, es pilnīgi tā kā izbaudīju jau to visu, sēžu zālē un skatos, tā, tagad būs jābūt tā, pēc scenārija jābūt šitā, un viss notiek un aiziet, ja, un tas ir tāds, superīgākais paceļ augšā debesīs, ja, tās sajūtas. Un tā kā tas ir apmēram tas, ko es daru. Par mani pašu es, piemēram, biju pārsteigta, kad aprakstā rakstīts, kad Igo visas emocijas ierakstītas sejā. Un tikai tad es ievēroju, kad es, piemēram, atnāku uz darbu kaut kā noskumusi vai tāda nekāda, un sēju caur birojām un saku, kas tev šodien notic, tu tāda bēdīga? Kā es varu būt bēdīga? Man liekas, ka es neparādu, ka es esmu bēdīga, ja? Vai arī, tas mans pacelātais noskaņojums, man jau vajag, ja es tā es priecīga, un forši, un kā, un tā kā citi arī pavalkās līdzi, ja? Un es sapratu to, ka es tiešām nevaru noslēpt savas emocijas, viņas man lien ārā pa katru vīlīti, un cilvēki, kas man tuvāk atrodas, viņi man vienkārši lasa. Es nevarētu pokeru spēlēt. Es domāju, ka es nevarētu spēlēt pokeru, viss parādās sejā. Klausies, Gita, pastāst to mīlīgo stāstiņu par to semantiku un hihināšanu un tām visām lietām. Jo, tiem, kas varbūt tā nav īsti tēmā, tātad katram sociotipam ir tā kā sava valoda, sava izteiksmes līdzekļi, kā mēs visbiežāk izsakamies, kāds ir mūsu vārdu krājums, kā mēs nododam informāciju otram cilvēkam. Un tad Igo ir viens no tiem tipiem, kam ir tā jocīgā valoda, kura netik daudz izpaužās vārdos, cik dažādās emocijās.
un izsaucienos un nopūtās un visādās tādās lietās. Pastāst, kā tev ar šito gāja? Labi, tā beidz, man nekāda izsauciena nopūtas nav. Nulle. Bet tas, ko es esmu piefiksējis, un pirms socionikas es to nesapratu, ka man tas ir, kad es tiešām ieķiķinos kaut kādos brīžos, kaut ko stāstot. Es runāju, un es tā kā, es sevi esmu teikusi nospriedus, ka es neķiķināšu, es jau runāšu, es stāstīšu, būšu, pārliecināti, mierīgi, viss tā kā vajag, viss arī noteikti vidas vienalga ņem un ieķiķinās. Un es tur neko nevaru izdarīt. Tas tāds iekšā sēž, un tagad trakākais ir tas, ka es to ķiķināšanu redzu arī citiem, ja? Un to kursos teica, tagad neatceros no galvas, kuriem tipiem raksturīgs, ja? Un tad es bieži klausos, kā cilvēki runā, un ja ir šis, tad es domāju, tad tu esi tas vai tas vai tas, ja? Tā kā tā ir tāda, un tas priekš mums bija milzīgs atklājums, kad man tāds ir, ko es pati nesapratu. Iekšē. Man arī neviens neteica no malas, ka tu tā dari, jā, piemēram. Man vispār daudz atklājumu tajā sakarībā ir, bet, jā, tas bija interesanti. Kā tu uztver tagad varbūt citus cilvēkus apkārtējos, vai varbūt precīzāk es tev pajautāšu, varbūt, tu jau tagad esi tēmā, tu esi sociālikā, tu tagad saproti, kādas iezīmes tev, nepatīk vai tracina, kurus tu nesaproti. Kas ir tie cilvēki, kurus tu nesagremo? Zini, ja godīgi es nesagramoju loģiskos, es nesagramoju to, kā var cilvēki būt tādi bez emocijām, bez kaut kādām izpausmēm, kā viņi var nepriecāties un nesajūsmināties par kaut kādu lietu. Ārpēc, mums taču kaut kāds tur pasākums, mums ir kaut kādas lietas noteikti tur. Tad tāds pozitīvs, kā jūs nesajūsminaties, ja? Tur daži sajūsminās, daži nesajūsminās, ja? Vai tur kaut kāda lieta, akcija vai kaut, jebkas, ja? Un tas man liekas, kā tā var būt, ja? Tā, jā vai ne? Un trakākais ir tas, ka man arī, piemēram, iepazina savus ģimenes locekļus labāk, ja? Man bija ļoti lielas ekspektācijas uz savu dēlu. Es viņu tā kā redzēju kaut kādās lietās un kaut kā iedomājos, tur, kur viņš varētu būt un kāds viņš varētu būt. Un tā kā, kaut kā arī virzīju, jauši, nejauši, ja, un viņš arī meklē to savu vietu dzīvē, un viņš nokļuva pie tevis konsultācijā, un tu man kā tādu vāju, man bija trauma tajā dienā, kad tu pateici, ka viņš ir balzaks. Piedod. Kā tas ir iespējams, ja? Un tad lēnām, un beigās es domāju, ak, Dievs, cik viņš ir superīgs balzaks, ka tu lēnām to balzaka izproti, un es pilnīgi saprotu kaut kādas viņa lietas, darbības, ko viņš dara, ja, un tad es gribu teikt, ak, Dievs, cik tas ir intuītiski, ja, tādā veidā, un nav man vairs tāda nevajadzīga ekspektācija vai vilšanos, es normāli uztveru, ko viņš dara, un normāli to pieņem. Jā, tā kā tas liels atklājums, bet es nezinu, saka, kad mēs esam nesadarīgie, bet, piemēram, man ar tevi ļoti labi saskarsme, cik es ar tevi kaut ko runāju vai daru, super, jā. Nav tā, tik ļoti krasi un tik tieši to nesadarību nevajag uztvert, jā. Jo vienmēr ir pārtas cilvēciskais. Un tad jau tā. Zini, kas vēl arī, tev jau arī ģimenē tās ir mātes un dēla savstarpējās attiecības, un man arī ir tas pats stāsts, ja man jau mamma arī ir Igo, un zini, kas es teiktu, ka šī ir tieši šo divu sociotipu kombinācija, kas spēj šādi savā starpā, tāpēc, ka tu esi ļoti vērsta uz to, uz ģimeniskumu, uz attiecību saglabāšanu, uz labām savstarpējām attiecībām. Tu absolūti neesi ieinteresēta palikt pie sava, uzstāt un nē, tagad būs šitā, ja? Tu esi gatava arī norīt kaut kādas lietas. Nē, es zinu, man tā liekas, ka tā nav. Jā, bet arī Balzaks, nav tas
konfliktējošākais cilvēks pasaulē, vai ne? Tā Nu, kā es nav. domāju, ka tā ir arī šo divu konkrēto sociotipu kombinācija. Kaut kādos citos gadījumos, iespējams, tas konflikts arī ir tāds, sāpīgāks un nepatīkamāks. Bet tā, man jau liekas, ka arī ļoti no svara ir tāda, gan ieinteresētība, gan tāda emocionālā inteliģence, spēja tās attiecības uzturēt labas pat ja viņas socioniski nav labas. Kur Agnes arī raksta, jā, man ar Eviju arī labas attiecības. Nu jā, tieši tā, mums brīnišķīgi. Katra tikšanās ar tevi man ir svētki. Cik nopietni. No emociju ētikas pateici, jā. Man šitas vienmēr mulsina, kad kāds ir laimīgs vai priecīgs, ka viņam kaut kas patīk, tīpaši attiecībā uz mani. Es pat nezinu, kas man ir jāatbild. Ko tu gribētu, lai es tev atbildu? Forši, ejam tālāk. Jā, man tas var paralīzē iedzīt vienkārši. Man jau ir galvenais tev pateikt, un tad tālāk jau tā. Rekur, mums no Agnes ir jautājums, kā Igo jūt Žukovu? Jā, Agnese, ko tu šitādi jautājumu uzdod? Žukovu traki. Es padzīvoju attiecībās ar Žukovu, un tad viņš ir kontrolētājs, un es esmu kontrolējamais. Bet es ļoti rūpīgi izlasīju to aprakstu, kas ir starptipu attiecības apraksts. Un ticiet vai nē, bet tas, kas tur ir uzrakstīts starptipu attiecībās, viņš diezgan precīzi arī bija tā dzīvē. Un tas ar Žuko, teiksim, ir viena lieta, kad uz kaut kādu, kad ir jādara kaut kāda lieta, ja, kad ir sadarbība. Piemēram, vai tur, vienalga dārzu iekopt, izveidot. Žukovs perfekti, ja, viņš taisnas, rindas, visu izdomās, viņam tas lielais, Igo kā pieslēdzos tur to un šito, uz kaut kādu lietu, uz kaut kādu darbu, kaut kādiem projektiem, fantastiska sadarbība, ja. Bet savukārt kaut kādās tālāk jau attiecībās ir tā, kad es izdaru vai pasaku kaut kādas lietas, un viņš tā kā apvainojies Žukovs. Un es jūtos tā kā bez vainas vainīgai, jo es nesaprotu, ko es tādu esmu pateikusi, un otrādāk, ja? Un tad es aizēju tādā baigā ķēdītē, kad, tā nesaprašanās siena, viņa aug un aug un aug, un kaut kādā brīdī viņa baigi samilst, liela tāda paliek. Kā tas ir atkarīgs, kā tas veidojās, varbūt kāds arī var ilgāk, ja, noturēties, bet ar kaut kā ar gadiem tu nonāc pie tā, ka, tikai tāda pārpratuma visu laiku ir. Es viņu, par cik es ar Žukovu biju cieši sasaistīta, tad Žukovs izjūt ļoti, ļoti, ļoti. Manuprāt, viņas diezgan ātri pamana, varbūt. Un man bišķiņas ir apakaļ. Bet tas ir tikai mans. Es domāju, ka tā nav visiem. Droši vien, ka tev Agnes arī varētu pastāstīt. Nopietni. Ja reiz viņa jautā, vai ne? Viņai arī ir. Tad mēs parunāsim vēl atsevišķi abas divas. Tieši tā. Jā. Kā tev tai darbā iet ar to socioniku? Ko tu esi sākusi pielietot? Kas tev sanāk? Ko tu pamani? Tajā darbā man ar socioniku neiet tik vienkārši. Viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka tam vajag laiku. Ja? Lai es noteiktu tipu darba intervijas laikā, man tiešām vajag ilgu laiku, un savukārt man tas darba režīms ir tāds, ka man tam vienkārši nav tāda laika ļoti bieži. Savukārt, ja runa iet par ļoti svarīgiem amatiem, kas nosaka uzņēmumu stratēģiju un vada kaut kādas lielās lietas, tad mēs esam izvēlējušies ceļu piesaistīt profesionāļus, un Evija ir nākusi tālāk. Es piedalīsies vairākās darba intervijās, un šīm intervijām ir bijuši divi mērķi. Viens mērķis piemeklēt kandidātu
lai ir saderīgs kaut kādam cilvēkam uzņēmumā, ja, lai sadarība ar cilvēku, un otrs, lai ir atbilstoši arī tam amatam, ko viņš ieņem. Visās 3 reizēs tavas prognozes ir piepildījušās diezgan precīzi, gribētu teikt pat ļoti precīzi, jo tu viņas esi pateiksi, un es pēc tam varu paskatīties, kas dzīvē notiek. Ja? Un gan attiecībā par sadarību, kur bija ļoti laba sadarība, viņi tiešām dzīvē strādā un tur viss darbojās kā zobrati, bet tas, protams, nenozīmē, ka citiem ir laba sadarība. Bet tur, kur mēs meklējam, viņi ir. Ja? Un kur tu arī noprognozējam, bija mums tāda, kad kāds arī nepieņem to, ka tu pateici, ka tur nekas nebūs, ja? Tur tie tempi atšķīrās, un tur ārkārtīgi labi pamatoja. Un zini, kas man vēl, ko es tevi apbrīnoju, ka tu ar tādu dzelzs seju arī pasaki, un tu saki, tā ir, un tur nekas savādāk nebūs. Kaut kā kāds cer, ka varbūt tomēr būs savādāk, bet nebija nekas savādāk. Ja, tas tā arī bija attiecībā uz to savstarpējo sadarību un savstarpējo sadarbību. Vispār arī priekš paša amatu toreiz nebija atbilstība. Ja. Tā kā man ir baigā privilēģija, ja tu iesaisties darba intervijās, pārliecināties un paskatīties, kā tas pēc tam dzīvē notiek. Un tas arī tā arī notika toreiz. Ja. Savukārt, ja runa iet par to, kad es pati tipoju, tad šeit iepriekšējā jau, teiksim, intervijā personāla vadītāja pieminēja to, ka ir ļoti grūti mums, kas varbūt ikdienā to socioniku ne tik ļoti pielieto, runājot ar cilvēkiem, ir grūti dabūt gan saturu noturēt, gan tipot. Tad, kad es domāju par saturu, ko prasīt tālāk un kādos rakursos jautājumus, tad es pazaudēju tipošanu, un otrādi, tad, kad es esmu iekšā tipošanā, es vispār aizslīdu kaut kur pilnīgi nebūtībā, ja. Vislabākais, ja dabūn brīvo sarunu, kas aiziet sākot ar laikapstākļiem un kā tu atbrauci un vispār, ko domā par dzīvi, un tad paralēli tā kā bet tas viss nāktu ar treniņu, ja to vairāk darīt. Man ir ierosinājums tev, uztaisi vasarā nometni 3-diennieku, treniņu tādu forši viens pēc otru dažādos rakursos baigi labi norūdītu, ja. Un es labprāt katru dienu tipotos, un es gribētu tevi blakus. Bet, dzīve ir dzīve, un tā mums nesanāk, ja. Ļoti laba pieredze man bija tā, kad mums izdevās abām divām atvēlēt 1 dienu, atceries? Es izvēlējos savus kaut kādus cilvēkus, ko es gribēju notipot, un mēs kopā viņus tipojām. Un tā bija man tāda absolūtākā meistarklase, ko es vēl joprojām gremoju, kāpēc es izstāstīšu arī pārējiem. Tas ideālākais variants, kā iemācīties un saprast sociotipus, ir tas, kad ir notipoti, pareizi notipoti, ja, ar reviju vēlams, cilvēki, kas ir tavā tūmā. Ja, piemēram, es absolūti nevarēju notipot savu māsu, es visu laiku jaucos kaut kādās iezīmēs, bet tomēr tas vai tas, Evija, viņa ieraudzīja, kā, bet viņa taču ir Napoleons. Es kā tas ir iespējams, ja? Ka tu, kaut kā, to tieši radinieki nepieņem, ka viņš varētu būt tāds, ja? Un pēc tam es vēroju šīs izpausmes, ja? Un es vēroju, un tad es pārliecinos, kā tas aiziet, un tas tā aiziet. Un tā ir tā bauda, ka tu redzi, ja, ak, Dievs, cik tas bija ekstraverts, cik tas bija viņai raksturīgi. Ārpēc, kā viņa to pateica, jā, labi, tā vajag būt, ja, un tu visu jau uztver viņu tā kā tādu, tiešām baudām lietu cilvēku, ja. Kad tu tādā treniņā, tu tā kā dabū tādu šablonu, ar kuru tu pēc tam tu tā kā ej, un skaties, kā tas strādā. Jo mēs jau ļoti izfantazējam, arī pēc tiem aprakstiem kaut kā iztēlojamies to cilvēku. Tev jau viņu vajag dzīvu, tā kā ierodz, tāds viņš ir, jā. Jā, un tā ir tā mana lielā priekšrocība, kad mēs arī esam šos amatus dažus tur kopā tipojušas, jā, un cilvēkus, un pēc tam es viņus dzīvē redzu, kā tas viss darbojās, kā viņam beidzās ar kaut kādiem konkrētiem darba pienākumiem. Un, ja vien ir iespēja, izmantojiet to, jo kad mēs aizbraucam kursos, mēs tipojam kaut ko, ir tie,
parauga cilvēki, kas atbrauc mums un upurējās, bet viņi aizbrauc mājās, un es viņu vairs neredzu. Un es nezinu, kā viņš, un tieši tas ir tas, kas man pietrūk, un ja es varētu izlaist cauri visus tipus, jā, un no katra tipa divus vēl kaut kādus, tas visam būtu ideālais variants. Tā kā tas ir tāds, tā ir, nu, laba pieredze tādā veidā. Tā, kas mums vēl par pieredzi bija? Klausies par to sadarbību. Jauno pieredzi, kā tu iemācījies apsveikumus? Par jaunu? Nu jā, bija kaut kādā brīdī, vispār tas viss sākās ar to, ka man bija jāraksta atskaite par praktikantu, kas, nu, tā kā pie manis it kā bija praksē uzņēmumā, nu, tas raksturojums, kas tur jau, un man gribējās to cilvēku tā kā pazinu, un, nu, no sirds to visu izdarīt tā pa īstam, nevis kaut kā formāli, un es zināju, kas viņa pa tipu, nevis izzināju, bet, nu, tā kā gandrīz zināju, ja. Un es ierakstīju, nu, tā kā no tā tipa apraksta par viņu, nu, ka tur ir tā, un tad tas, kas uz darba lietām vairāk attiecās, viņas teica, jā, kā var tā? Un savukārt, ko es vēl iemanījos, kad, ja es zinu tipu, tad es izmantoju tipu aprakstu apsveikumu rakstīšanā, ja? Un tad ļoti labi es, nu, tā kā paņemu tās vērtības, man ir tā kā špikerīts priekšā, es, protams, pielāgoju, nu, kaut kādai konkrētai situācijai un ielieku apraksta lietas, nu, tā kā priekš tā apsveikumu un brīnišķīgi, un es pati priecājos, un arī saņēmējs priecājās. Jā, forši. Tu sāki teikt, ka tu vēl atcerējies kaut kādu piemēru, bet es tev izsit no sliedēm, vai tu vari atgriezties? Par sadarībām. Nē, zini, ko es vēl gribēju pastāstīt? par to, tieši no personāla viedokļa, ja, par kā izvēlēties cilvēku kaut kādam konkrētam amatam. Un, kad, ja šeit ir kāds kaut ko ar to grib nodarboties vai jau dara, ja, tad tā mana pieredze ir tāda, ka, ja ir amats, tad ir personāli, nu, tieši tā personāla cilvēkam ļoti, ļoti jāsaprot, kādu tad tu gribi to tajā amatā šo cilvēku redzēt. Un tas ir visgrūtākais, jo ir baigi daudz šabloni, ir baigi daudz pieņēmumi. Piemēram, pie manis atnāk uz darba interviju noktavas vadītājs, ja, un tad, kad tu sāc ar viņu runāt, tad noktavas vadītāji izrādās, ka viņš tajā iepriekšējā darbā ir strādājis kā noktavas vadītājs, un viņam blakus bijuši asistents, palīgs, tur tāds, un tie galā ir visu izdarījuši, un tas tikai šļūts cauri. Viņš atnāk pie manis ar CV ar ierakstu, es tur biju noktavas vadītājs. Man tad vajag īsti noktavas vadītāju, kurš reāli organizē 100 cilvēku darbu, pieņem lielās pūras un veic vājprātīgi, nu, apjomu, ja, un nedod Dievs tādu pieņem darbā, kur izklausījās jau viss labi, it kā, ja, bet, un tas pats arī tālāk jau ir, nu, tā kā manu amatu veidojot, nu, uzņēmumā manus amatus, ja. Tas, piemēram, paņemam personāla speciālists. Kā tu domā, kādam ir jābūt personāla speciālistam? Nu, tādam ētiskam, iejūtīgam. Nu, zini, kā atkarībā no tā, kas viņam ir jādara. Ja viņam ir jāraksta tur darba līgumi, uzteikumi un nezinu, vairāk kaut kādas tādas lietas jādara, tad jau tur tā ētika 100 gadus nav. Pilnīgi. Tieši precīzi. Tā kā tur, ja, piemēram, personāla speciālists, tad jāstāsta, cik liels uzņēmums, cik daudz ir šie pienākumi. Un personāla nozarē patiesībā ļoti krasi dalās, ja? Ja tev ir darbs ar darba tiesībām, ar likumiem, ar līgumiem un visu to formālo pusi, nenormālo papīru kaudzi, tur vispār nekādu ētisko man nevajag. Iedodiet man introvertu, racionālu cilvēku, ja? Nē, varētu arī iracionāls būt. Bet savukārt, ja tev ir ļoti daudz jāiet cilvēkos, ar viņiem jārunā, nu tad skaidrs, ka vajag šo ētisko pusi, jā. Jo man liekas, ka tā ir vispār tāda diezgan tipiska tāda
tas stereotips par to, ko vispār nozīmē tas personāla vai cilvēks vai personāla speciālists. Visi jau to redz to rožaino un vēlamo darba pusi, kad es tagad iešu ar cilvēkiem, runāšu, prasīšu, kā tu jūties, vai tev kafija garšo un vēl kaut kādas lietas. Ja? Realitāte jau, kur viņa ir tāda? Viņa jau nevienam nav tāda. Līdz ar to tās ētikas tur ir maz. Es zinu, ir piemēram Latvijā Norvēģu banka, kurai filiāli ir Rīgā. Filiālē strādā 200 cilvēki, un tur ir veseli 2 personāla speciālisti. Es tikai acis ieplēšu, ko viņi tur dara. 2 cilvēki ar 200 cilvēkiem ārpus, tur jau var uz paplāts visu viņiem pienest klāt. Un tie visi cilvēki atrodas vienā vietā. Ārpus, tur vispār nav ko darīt. Jā. Bet nomenedžē, ja tev personāla daļā strādā 2,5 slodžu cilvēki un ir apmēram 200 dažādas struktūra vienības dažādās vietās un visādi amati un tik liels skaits gan līgumi, gan vispārējais, tad tur ir ko darīt, jā. Un tad tālāk tie amati ir jāskatās, tāpēc tie šabloni un tie pieņēmumi, ļoti, ļoti jāizvērtē, vai tev tiešām vajag to ētisko, kaut gan nosaukums tā kā. Tur arī pa grāmatvežiem mēs varam runāt par visādiem speciālistiem. Jā, tas ir par tiem amata aprakstiem un par izvēli. Paklau, Gita, kā tev ir ar attiecībām, ar draudzēšanos, ar to savu cilvēku jušanu? Tu esi uztaustījusi tos tavus sadarīgos Robespierus, vai tu kādu esi piedzīvojusi dzīvē? Jo daudzi jau te saka, ārprāts, tas taču ir mīts, Robespiers neeksistē. Es pirms kaut kāda laika droši vien teiktu tieši tāpatās, bet tad es ļoti, ļoti mērķtiecīgi sāku skatīties un vērot un par to piedomāt. Ja? Un pirmais man jau palīdzēja, kad mēs satikāmies kvadras tikšanās, kad bija bija jau Robespierre, man ļoti patika, kur ir dzīves īsti, kolosā, jā, vispār, tagad tā jāpadomā, tad tu man ļoti vēl iekcentējies, kādi tad viņi īsti ir. Un tad notika lielais gadījums. Izrādās, ka man darbā ir Robespierre. Un zin, kā es viņu atklāju? Man tik laba sadarība ar vienu speciālistu vienā nodaļā, jā. Mēs vienmēr pārunājamies, un es kaut kā saprotu, viņa tā pasaka, ka es visu saprotu, man ir tik viegli, man tā aiziet uzreiz lietas, jā. Viņš to lielo bildi uzzīmē tādu, tur ieliec varbūt tādu punktiņu, vai to pasniedz tā, un kā būs, ka tā. Es saku, jā, bet tu tik labi to pasaki, super perfekti, jā. Un vienā brīdī es skatos stūraina seja, bet viņa taču ir Robespierre. Un es viņai iedevu aprakstu, viņa saka, kur tu šito dabūji, kas tas tāds ir, kā tā var būt, jā, kad arī tik ļoti precīzi ir uzrakstīts, un Robespierram šī taisnīguma izjūta, un es pēc arī taisnīguma izjūtas viņa bišķiņ pieķēra, kad viņa ir šis tips, jā. Tā sajūta komunikācijā ir fantastiska. Jā, ieraudzīju. Un tad lēnām tā kā sāk jau viņi kaut kur vēl pavīdēt, jā. Tieši sākot ar šo sejas formu, teiksim, kā viņi izskatās, un tad jau tālāk skatīties, vai tur apmēram ir tās pārējās lietas. Bet, ļoti maz pagaidām. Viss vēl priekšā, tu jau tikai tausties. Klau, Gita, pastāsti par sevi, kā par Igo, kāds ir tāds tavs, varbūt, nezinu, ideālais dzīves modelis, vai, ko tu no dzīves sagaidi, kā tev gribās, pēc kā tu tiecies, kā tips? Arī šitādi jautājumi tu man paprasīsi, nezinu. Pirmkārtām, dzīves modelis sevi ir ļoti atkarīgs no tā, kādā situācijā, statusā tu esi vispār kopā, sadzīvē ģimenē. Piemēram, man visu laiku bija galvenais izaudzināt bērnus, vienalga kā. Un tagad ir pienācis tāds šķēres periods, kad tas ir noticis, ko tālāk? Ko tālāk, ja tas galvenais visuzdevums
par visām varītēm, lai tur viņi izskolojās, lai tiek savās dzīvēs, jā, viņš jau pa lielam, nu, tā kā noticis ir, jā. Un kāds ir dzīves modelis, es nezinu, man ir pārsvarā tas ir darbs. Labi, es tev varbūt tām došu, nezinu, piemērus. Vai tu gribi dzīvot viegli, vai tu gribi izsisties dzīvē, cīnīties, vai tu gribi viegli, vai tu gribi, nezinu, sarežģīti, vairāk par tādu sajūtu, ne jau tā, kad man prasītos kādas praktiskas lietas, bet kā tu gribi justies, kas ir tas, varbūt, kas tev pietrūkst šobrīd? Zini, kā agrāk man likās, ka man vajag izsisties. Man bija tā sajūta, bet tagad, kad ir mainījušies arī šie, nu, paši tie tā kā uzstādījumi, ir mainījusies situācija, tad es gribētu teikt, es mācos dzīvot viegli. Ja, un tu par mani esi teikusi, ka es tāds nomākts ego. Mazliet tā ir, dažādi apstākļi pēc, bet man ir arī draudzene, kas nav nomākts ego. Un tad, kad es paskatos, kā viņa dzīvo, ja, ar kādu garšu, ar kādu baudu, un viņa bieži man saka tā, klausies, kāpēc man saka apgrūtināt? Bet ja tu to vari nedarīt, pēc kam tu darīt, ja? Un tad, nopietni tā arī var, ja? Man laikam kaut kur baigi iedzīt tāda pienākuma apziņa, tāda gruzīšanās, ja, un tāda, nu, viss tam jābūt, nu, labi, perfekti, kārtīgi, bet, jā, tam ir jābūt, bet to laikam ir arī vieglāk, un patiesībā, ja godīgi, es to bišķiņu mācos. Nav tik vienkārši. Nu, jā. Ir jau savu pieredzītu, vai ne? Jā. Paklausies, tad tu kādreiz, pirms tu kļuvi par personāla vadītāju, tu biji kas? Pirms es kļuvu, es biju mārketinga menedžers, un pirms tam es biju preču kategoriju vadītājs. Tā kā, nu, viss tirdzniecībā saistīts, mārketings liekas beigās traļu vaļu. Klausieties, tur nav nekāds traļu vaļu. Tad jā, gāva kūp no tā, lai izdomātu, ko tie cilvēki gribēs pēc gada, kā viņiem ielikt viņa zābakos, lai patiktu tā akcija vai tā loterija, ja? Un, bet arī paralēli pasākumu rīkošanu. Un ļoti interesanti, ka man tie tā kā pasākumi, kaut kādi notikumi, kaut kādi skolā klases, vai kad visu mūžu viņi man baigi nākuši līdzi un kaut kā dabiskā veidā. Viņi nepārtraukti man ir bijuši, jā, tu gribi vai negribi. Un tad es domāju, ka tas tiešām arī saistīts ar to manu tipu, es nezinu. Jo tad, kad es beidzu skolu, man bija doma iet uz kultūras darbinieku tehnikumu, uz masu pasākumu režisoriem. Galā jau es arī līdzīgi nonācu, tikai bišķiņa tirsniecības ievirs. Nu, tā varētu teikt. Kur tu esi vislabāk profesionāli jutusies? Kas tev patīk vai patika vislabāk? Viennozīmīgi šitajā pamatā. Viennozīmīgi. Es brīnos, kā man kādreiz varēja tik šausmīgi patikt preces, cenas. Nē, nekad nedodiet man vairāk atcerēties cenas, domāt par uzcenojumiem, par mārģiniem, par peļņas procentiem. Nē. Man ļoti, ļoti patīk šīs. Es varētu ar socioniku darboties katru dienu, ja es to varētu, ja. Un mācīties ar daudz citas lietas līdzi. Ļoti interesanti, kad par komunikācijām un visu pārējo. Viennozīmīgi šīs tur vispār nav divu domu. Sociālis, ko var gribēt, vai ne? Gita, kā tu atpūties? Klausies, arī, nu es tev pateikšu netipiski, bet es godu vārds atpūšos mežā. Man šausmīgi patīk staigāt pa mežu, man patīk rudenī sēņot, tu jau zini, ja? Es pagaršoju, man liekas kaut ko. Bet patiesībā man tiešām arī patīk uzturēties kompānijās. Reāli, ja? Tagad arī man brauks draudzenes ciemos, vai es braucu kaut kur citur ciemos, un, nu jā, arī tā ir atpūta. Man patīk labi, kvalitatīvi pasākumi, man patīk braukt uz koncertiem, ja? Man vajag, kas piepild man dvēseli. Emocijas. Jā, pēdējā laikā man novirzīja uz klasisko mūziku. Jā, nu, mēs mācamies un augam un ejam tajā iekšā. Un, principā, man, ja kādas mākslinieku aprindas, mūzika, bohēma
dzīve, nu, teiksim, es nožēloju, ka es jaunībā par mazu varbūt kaut kur gāju un darīju, jā, nu, tagad jau es tur tikai kā apmeklētājs, jā, bet tāpēc arī man patīk organizēt pasākumus, kad ir šis muzikantu un mākslinieku tā aura, tā satikšanās ar viņiem un, nu, cik viņi ir dažādi un, nu, forši. Man patīk tas viss, atrasties pa vidu tam visam. Tu nepiekūsti no tā? Piekūst. Protams, ka piekūst, nu, Evī, nu, nu, nav tā, ka es to varu iet kā dampis, es atnāku mājās, man knapi kājas, vispār kust pēc pasākumu, man vajag vienu dienu gulēt, nu, lūdzu, neviens man netraucējiet, jā. Bet, protams, ja ir viss izdevies un viss ir bijis labi, tad tas uzlādē. Un tā kā var iet tālāk un atkal darīt lietas. Pats traģiskākais man ir, kur es arī pašā sākumā, kad es mācījos socioniku, ja, es tev arī kādreiz padalījos, nu, ļoti, ļoti daudz jāraksta ir, nu, papīra līgumi, ja. Viņam man ir viena diena tikai līguma, otra tikai līguma un tikai kaut kādi dokumenti un ņemšanās, ja, es nevaru. Ja, tad es vienkārši ņēmu, sēžos mašīnā un izdomāju iemeslu, kāpēc man jāatrod tā struktūra vienībā ir. Un es aizēju cilvēkos un es braucu mājās un man ir ideja pilna galva, ka Dievs, mēs varētu uztaisīt šito, mēs varētu izdomāt tā, ja. Un tas uzlādē. Tā dzīvā saruna un tā realitāte pie zemes ir tas īstais. Skaidrs. Kā tev liekas, kas tev nesanāk, vai ko tu nemāki, vai varbūt tām caur socionikas prizmu, ko tu esi sapratusi, kur nav tavi talanti? Es esmu sapratusi to, ka tas amats iepriekš, ko es strādāju kategoriju vadībā, ka tas nav bijis mans, un es patiesībā viņā bišķiņā esmu mocījusies. Bet toreiz es to tā nesapratu. Ja? Un tagad es ļoti labi esmu iemācījusies, nu, tā kā man tas darba spektrs tik liels, jā, un tās jomas, kur aizslīdēt, man tur ir, nu, milzīgs, jā. Sākot, tad pieņemsim no darbākas aprēķināšanas, grafiku sastādīšana, vēl kaut kādiem brīnumiem, nu, kur jābūt ir iekšā. Un ir lietas, ko es pasaku, dārgie draugi, šitais nav mans lauciņš, lūdzu, saliekat tos ciparus, jūs, mīļie grāmatveži, jums tas tik labi sanāk, jūs esat tādi spečuki, un es nelienu vairs iekšā, nu, tur, kur es tiešām, nu, jūtos, ka tas nav mans. Jā, es varu sataisīt tekstu, es varu izdomāt formulas, jā, bet kaut kādām projektām, kaut kādai vienai reizē, un tagad, kad es nemāku, es saku ekonomistē, lūdzu, palīdzi man, jā, un es nelaužos iekšā, un zini, Evi, cik labi. Protams. Un es eju tajā, kas man padodās, un ko es skaidru, ko neviens neizdarīs citi, tikai es. Agnes arī mums raksta, ka papīri jādod Robespieram. Tev vajadzētu personīgo Robespieru tādu. Man vajadzētu, jā, bet, nu, man papīri, diemžēl, ir daudz, un varbūt arī caur to tā mana nomāktība rodās, kad īsti jau, nu, tā līdz galam, tomēr tas darbs nav tāds kā man, kā es gribētu, ja. Es vairāk gribētu tikai šīs saskāršanas lietas, bet, nu, man nav iespējams dzīve noliekt, nu, citā. Nu, tā. Lūk, tā, jā. Gita, kādi tevi nākotnes plāni? Kādus jautājumus risināsi? Kādi man ir? Zini, kā es tagad esmu tajā dzīves posmā, kad es nezinu, kas tas tāds tagad vispār saucās, ja, kad tev ir jāsaprot, jāatrod jauns mērķis, jauni kaut kādas lietas, kāpēc tu dzīvo, jo, nu labi, tu dzīvo tāpēc, ka tu dzīvo, ja, bet vajag to lielo mērķi un kaut ko gribās sasniegt. Un tad ir jautājums, kas tagad ir jauna māja vai nezinu, jauns kaut kāds vispār izaicinājums cits, vai iet vēl kaut kur dziļāk jau, ko es daru un māku, ja? Es tādās kā krustcelēs jūtos. Šis, starp citu, arī no sociālikas skatu punkta, tā ir racionālo tipu iezīme. Tu iepriekš minēji, ka tev bija iepriekš mērķis uzaudzināt bērnus, un tas bija tavs lielais uzdevums, tu ar to tiki galā, un tagad tev nav tā kā jaunu ideju, ko tev vajadzētu gribēt, ja? Pēc kā tev nākamā ir jātiecās. Tad lūk, lai tu
saprastu, ko tev gribēt, tev ir vajadzīgs kāds iracionālais tips, kurš tev pasviež idejas, ko tu varētu gribēt. Un tad tu viņas kā tādā katalogā izšķirstīs un sapratīs un paņemsi tā kā, jā, šitā ir mana lieta, jā, šito es tā kā varētu, jā. Laba doma, jāpamēģina. Jo šī tik tiešām ir problēma. Racionālais tips labi jūtās, ka viņš ir tā kā ielikts tajās sliedēs, kurās viņš zina, kur viņam ir jānonāk, ja? Kur viņš tur nokļūs, kā viņš to darīs. Viņam tur viss ir skaidrs, bet tā kā tu saki, būt krustcelēs, tas ir diezgan mokoši. Ja? To dzīves jēgu var kaut kādā brīdī arī pazaudēt un netik labi justies. Tāpēc ir vajadzīgi, tev ir jāaiziet kaut kur tur, kur tev pasviedīs kaut kādu domu vai ideju, uz ko tev vajadzētu tiekties. Un starp citu, es no sava iracionālā tipa, tā teikt, augstumiem, ja? Es tev pasviežu ideju. Tev taču būtu tas attiecību jautājums, tāda baigi labā tēma, ko tu tagad varētu uzstādīt kā mega mērķi, ko izdzīvot, nevis varbūt atrisināt, bet izdzīvot, mesties iekšā šajā te brīnišķīgajā pasākumā, sastapt savu sadarīgo cilvēku. Vai tā nav gaiša doma? Evī, es nezinu, pirmkārtām paskatāmies personas kodiņu, jā, ieskatāmies savās pasītēs, personas apliecībās, ko tad uz kuriem tad mēs īstējam. Tu man paldies, tu man ieliki tajā Tinderī. Es tajā Tinderī pārdzīvoju, bet es tur jūtos tik nērti. Es nezinu, kāpēc. Tev vajag atbraukt pie manis, lai es tev sašķiroju tos čaļus tavējos. Tā mēs jau iesākām šķirot, bet saproties, man tas likās tik tukši. Tur bīdi no vienas puses uz otru pusi, ja, un veidojas kaut kāda saruna, un viņa ir nekāda. Tu saprati, ka viņa ir nekāda. Un man likās, ak, Dievs, kam es tagad tērēju savu laiku, man tiešām to vajag, ja? Es sajūtos baigi nērti tajā vidē. Es izlūkojos. Nevajag tur tik ētiski spriedelēt. Te visam ir loģiski jāpieiet. Ar aprēķinu. Es nezinu, vai tas ir tas, ko vajag. Varbūt, ka man vajag kaut ko citu. Skaidrs, jā. Jo, zini kā, viss jau ir pareizi, ko tu saki par to personas kodu, bet viņš jau tev nav vienīgai Latvijā un pasaulē. Viņš jau ir ļoti daudziem citiem cilvēkiem arī. Tā kā šis galīgi nav vispār nekāds arguments. Vispār nekāds arguments. Tā kā, es nezinu, Gita, varbūt, zini, tā kā vienā tādā slavenā filmā teica, ka tur varbūt pa kapiem vajag pastaigāt, tur tie atraitņi apgrozās. Jā, kā tik ne arī. Kā tik ne arī. Ja reiz tev Tinders nav labs. Kaut kā tā. Ko tu vēl gribētu no socionikas apgūt un uzzināt, kur tev ir, ko tu nesaproti, kas ir rops? Zini kā, tur ir ko zināt un uzzināt to, jo visa kā daudz. Man īstenībā patīk šis formāts, šīs intervijas, ko tu tagad veido. Un kad šī ir nepiespiestā saruna, un ļoti, ļoti arī interesanti skatīties, kā katrs tips domā un ko saka. Un tas, kas man baigi interesē un ko es gribētu sociālikā rakt dziļāk, ir semantika. Man tik ārkārtīgi uzrunā tieši tā joma, ja. Varbūt arī viņa nāk man paralēli kopā ar to, ka es mācos vēl citas lietas saistītas ar roku rakstītiem burtiem dažādiem, kur patiesībā saliekot kopā šīs zināšanas ir ārprātīgi. Tā ir ārprātīga kā bomba, ko, cik dziļi var ielīst cilvēkā, ja, un ko var uzzināt. Bet tur ir blakne, beigās jau nav ko paņemt darbā. Tas tāds domāt, ar kuru no tiem škeletikiem labāk ir sadzīvot, ja? Bet semantika ļoti, ļoti interesanta. Es arī iesāku viņu pamazām jau tā kā pētīt un dažādiem saviem radiniekiem teicu, lūdzu, uzrakstiet man pasaku par savu māju. Un tad mēģināju saprast, bet tas ir tāds ceļš sākums, bet tas ir tas veids, kas man darētu, man liekas. Varbūt katram ir savs, kā viņš sajūt, ja?
Bišķiņ atkāpjoties no sociālikas, un, piemēram, darbā ir viena sieviete, kura cilvēkus nolasa vienkārši no skata. Viņa pasaka, tas tur būs tāds, ne, tas tur baigais dzērājs, bet šitā ir stāvoklī. Es saku, kā tu to vispār redzi? Kā tas ir iespējams? Viņa redz, un tur, nu, ka tas ir iekšā, un ir cilvēki, kuri redz kaut kādas lietas, viņiem tikai vajag bišķiņu piespēlēt, un viņi visu sapratīs, bet es tāda neesmu. Es ieraugu daudz ko pēdējā brīdī, it kā esmu mēģiskais tips vajadzēties, bet tā nav. Man tomēr ir jāapskatās, jāpapēta, un tas, nu, teiksim, tad nevis it kā tu esi ētiskais tips, bet redzi, tev ir tā emociju ētika, tu esi cilvēks, kas tver emocijas, un tas jau nav saistīts tiešā veidā ar pašu cilvēku, vai tur viņš dzērājs, vai tur viņš stāvoklī, bet tas, ka tu gribi apkārt sev tās emocijas sajust, ieraudzīt, kaut kur tu ej, tagad tāds sūklis uz šo, jā, tā ir tā tava lieta, kuru tu gribi ieraudzīt, jā, pēc kuras tu tiecies, kuru tu gribi sajust no tiem citiem cilvēkiem. Un tāpēc tu priecājies par to, ka kāds ir varbūt dzērājs, par to, ka kāds ir stāvokli. Nu jā, arī priecājos un bēdājos visu kopā. Nu, tā. Jā, bet, un tad man ļoti patīk arī tagad pavērot Balzakus, kā Balzaki runā, nu, par cik viņi man ir jau tuvāki, un tas kāda jēga, jā, Dievs, cik tas ir interesanti un forši, un tu redzi Balzaku intervijā, un, nu, kaut kādas pasaules sabiedrībā zināmie cilvēki, ja, kuri, un tu klausies, viņš pasaka, viņš lieto visu laiku tos, nu, ciparus, jā, skaitliskos, viņš bieži piemin tur 100, 200, citi nevienu nekad ne, bet viņš jā, un par to jā, lai dieviņās, tas ir tik interesanti. Tas ir, to es tiešām gribētu pamācīties un papētīt dziļāk un paeksperimentēt un pielietot praksē un tā tālāk un tā tālāk. Super. Tā kā plāns ir darba pilnas rokas, vai ne? Jā, nu, zini kā, būtu grēks teikt, ka nav ko darīt. Ja tu gribi rakt, tad ir ko rakt ļoti daudz un mācīties. Un varbūt mūsu sarunas noslēgumā, Gita, kam tu ieteiktu painteresēties par sociāliku? Kā no tava skatu punkta šobrīd izskatās, kam viņa ir vispār vajadzīga? Kādus jautājumus viņa spēja atrisināt? Zini, kā es laikam atkārtošos un pateikšu to, ka es nesaprotu, kā psihologi var iztikt bez sociālikas zināšanām. Es patiesībā gribētu kaut kādas, nu, tīri profesionālas intereses pēc nokļūt pie psihologa, uz kaut kādu konsultāciju. Es neesmu bijusi nekad, man ir bijis saskarsmē sarunās, dēļ darba lietām, citiem sarunāt konsultāciju, ja? Bet es pati kā tāda, nē. Es gribētu redzēt, kā viņš pieiet, ja? Man liekas, pēc tā nevar, ja? Es esmu pētījusi arī citus kaut kādus kursus un mācības, ir tie moduļu tipi, vai kā viņi tur saucās, es neatceros, bet beigās viņi nonāca tāpat pie tiem, cilvēku tipiem galā. Tā kā tev, ja? Tikai cits pasniegšanas veids, ja? Tā kā šiem psihologiem, vismaz zināt elementāras lietas vajadzētu, ja? Bez tā, man liekas, ļoti grūti. Psihologi, mēs jūs gaidam, mēs jūsu spējas un talantus neapšaubam, bet mēs sakam, ka jums šitais varētu noderēt. Jā, nē, tas, ko viņi tur droši vien mācās, viss ir baigi labi, jo viņi ir gudri cilvēki, viss tur ir kārtībā, ko es arī privāti pazīstu dažus, bet man liekas, ka vajag šo. Tad, manuprāt, ļoti svarīgi būtu kaut ko zināt skolotājiem par šādām lietām, ja? Un arī personāla cilvēkiem, kuri nodarbojas tiešā veidā ar atlasi. Klausies, tu strādā, lielā nopietnā uzņēmumā, tur ir arī uzņēmuma vadība, protams, kā šito sabalansēt, ja? Kā aiznest vadītājiem, ka varbūt, ka viņam to vajag, vai viņam varbūt par to vispār nekas nav jāzina? To var sabalansēt tikai un vienīgi ar reālu darbu un piemēru, ka tas strādā. Nav tur vispār cita.
Tu tur vari stāstīt, ko tu gribi, jā, pa kaut kādām teorijām vai ko. Ja ir izdotās parādīt ar reālu piemēru, ka tas ir darbojās un kā tas notiek, tad arī saprot un pieņem un izmanto tā, ka vajag. Bet es saku, ir forši zināt, bet, lai pielietot sociālnieku, ir baigi jālien viņā dziļi iekšā. Un tur ir visu laiku intensīvi jādomā un jāstrādā galvu, un visu laiku arī tā kā jāiet līdzi tam ir, un jāuztver kaut kāds tāds straumiņš iekšā par to, kas notiek tajā vidē, un, bet piekritīs, kad ir jau labi zināt, ka vispār tāda lieta ir, kad ir tādi tipi un ka viņi tur kaut kā sadarbojas, tā kā to ideju vispār saprast, un tad, kad tev dzīvē pienāk tas brīdis, kad varbūt tā, ka tu to atceries, tad arī to pielietot. Nav jau tā, ka visiem ir jākļūst tagad par beigiem tur sociālikas profesoriem, lai viņš vispār, kā jau tu pati sākumā teici, ja tu to nespēji pielietot, priekš kam to vispār vajag. Bet es jau arī vienmēr to saku, kad mums nav visiem jāzina sociālika tā pilnīgi, kā tāda skolas mācība. Mums pietiek zināt, ka tāda lieta eksistē un noskaidrot kaut kādas tev svarīgās lietas, kas tev ir vajadzīgas. Tev vajag saprast, kā tagad uztaustīt tos tavus sadarīgos Robespierus, piemēram. Tev vajag zināt tādu lietu, ka eksistē sadarība un nesadarība, un ja ir kaut kādas grūtākas attiecības, tad tā vienkārši ir nesadarība, un ļoti līdzīgi arī profesionāli. Ja tu darbā slikti jūties un negribi uz viņu iet, tad tu vienkārši neesi piemērots tam darbam. Man liekas, man tā gribētos, lai vismaz šādā līmenī, lai cilvēki izprastu to sociālikas nozīmi un pielietojumu, jo es kādreiz arī pat pati brīnos, pie manis atnāk pāri, ar tām savām grūtībām savstarpējās attiecībās, un man liekas, bet es visu laiku saku, ja tev ir grūti, jums ir nesadarīgas attiecības, kāpēc tu vēl pie manis nāc? Ko vēl tu gribi uzzināt, ja? Bet man šķiet, ka sociālika tieši tik vienkārši arī ir. Ja ir grūti, tā tad ir nesadarība. Ja ir viegli, tā tad ir sadarība. Gribi strādāt, patīk un sanāk, tā tad tu tam darbam dari. Ja tev ir grūti, tā tad tu tam darbam nedari. Viss, tur nav nekādas tādas beigās morzas ābeces. Patiesībā tieši tik vienkārši arī ir. Zini, par ko es brīnos sevi? Es brīnos par cilvēkiem, kuri iet ar nepatiku uz darbu. Es joprojām brīnos. Kāpēc tu ej? Neviens vispār nekur nespiež, ja? Taču ir kaut kādas izvēles iespējas. Katram ir izvēles iespējas. Un dzīve ir tikai viena. Jāiet un jādara tas, kas bišķiņ patīk. Tā ir. Kaut bišķiņ, un kur kaut bišķiņ arī maksā. Kur maksā, to ir grūtāk atrast. Klausies, Giti, jums droši vien, kad ir vajadzīgi arī kaut kādi darbinieki, vai ne? Kur cilvēkiem, tie, kas varbūt šobrīd ir darba meklējumos un grib jaunus izaicinājumus, kur viņiem paskatīties? Viņiem jāskatās mūsu mājaslapā. Es strādāju uzņēmumā, kas saucās Madara 89. Bet tur bija, mainās mums ik pa brīdim. Jāapskatās, kas tur ir, bet, jāstās reģions, pilsēta, amats, der, neder un viss. Jā. Vai kārojās, vai nekarojās. Jā. Tā. Ko tu vēl gribētu noskaidrot? Man liekas, ka mums baigi labi sanāca, neskatoties uz mums visām tām sākotnējām grūtībām. Es tik daudz smaidīju. Redzi, kā tas ir, cik tas ir arī interesanti, kad tad, kad tas ētiskais tips tev ir pretī, tu jau ar to savu smaidu pavelc līdzi. Jā, varbūt. Es jau to nejūtu pat. Tev arī nav jājūt. Galvenais, ka es reaģēju. Vai ne? Tā kaut kā. Gita, vai bija tik traki, kā tu iztēlojies sākumā, kāda būs šī saruna? Nē, nav tik traki, bet man stress bija drausmīgs. Es vispār tādā formātā pirmo reizi mūžā. Bet redzi, mums izdevās. Mēs cēlām un uzcēlām. Urā! Urā!
Forši. Klausies, Gita, kādu tipu tu gribētu dzirdēt kādā citā sarunā? Kas tev pietrūkst, ko tu nepazīsti? Es taču gribētu to Robespierre ritīgi dzirdēt. Es īstenībā visus gribu. Zini, ko es Evija? Es nekādīgi nevaru ieraudzīt Štirlicu. Vai gribētu Štirlicu? Tad vispār Hamletu. Man gribētos Hamletu viņa tādās īstajās izpausmēs. Evija, es nepateicu vienu baigi svarīgo lietu. No priekš citiem cilvēkiem, tu jau to zini. Ir lietas, kur socionika nepalīdz. Un, diemžēl, kā es saku, psihopātu un sociopātu soliņš ilgi tukšs nestāv, un tur ik pa brīdim kāds tomēr iesēžās. Protams, tas nevar. Jā. Tāpatās kaut kādas tur, narkotiku atkarības, tur nevar, jā. Ir lietas, kur tu nevar, jā. Protams, pilnīgi piekrītu. Jā, jo mēs jau runājām par tipiem kā par, tādiem normāliem, veseliem cilvēkiem, jā. Un tur, ja kad aiziet kaut kādas atkāpes, tad tur nekā. Protams, tieši tā. Jā, bet Štirlicu, Hamletu, vēl kaut kas. Es ļoti, ļoti gribētu redzēt Robespierre, es gribētu ļoti daudz redzēt. Skaidrs. Labi, padomāsim par šo tēmu, kā mēs varētu līdzēt lietas labāk. Man ļoti patika arī Huxleys, jo, es tā kā par to arī esmu iedziļinājusies par šo tipu, jā. Jo tas ir atkal saistīts ar to, ka ģimenēm man varētu būt, kad ir Huxleys, jā. Un tad es ļoti, ļoti ieklausos, ko viņš un kā, un cik viņi ir ārkārtīgi iracionāli. Dievs, cik viņi ir, tā studija nepabeigšanas un vispārējais ļoti, ļoti interesanti. Bet kas tev būs nākamais? Es vēl šobrīd nezinu, bet es balstoties uz to, ko man teica, es tagad domāju, ko man uzrunāt. Tāpēc, ka man ir strīpiņi, kas man ir pieteikušies, paldies viņiem. Es ar viņiem noteikti arī sazināšos, bet man tagad jāpadomā, vispār vajadzētu atšķaidīt ar kādu puisi droši. Jā, derēt. Tā kā es padomāšu, kur es uzaicināšu no tiem, kas man ir pieteikušies, un tad jau turpināsim. Agnes arī raksta, jā, Robespierre, Štirlicu. Ar tev Štirlica ir kāds? Jā, protams. Super, parādi. Jā, tas nav tāds melnais zirdziņš, kur neviens nezinu un nav redzējis. Manā redzes lokā viņa pietiekami daudz. Tā kā. Lūk, Gita, paldies tev, paldies. Man bija prieks. Uz visām mūsu grūtībām saslēgties, pieslēgties, mums tomēr beigu galā viss izdevās. Un man liekas, ka izdevās ļoti spridzīgi un dzirkstoši. Un paldies tev, un kā mums rakstīja viena meitene. Tūlīt es atritināšu atpakaļ. Mums bija tāds foršs komentārs. Igo ļoti labi aizpilda laiku, bez liekām pauzītēm. Ja vajag arī pats pajautā. Jā, ko tur gaidīt? Jā, tā kā viss superīgi. Paldies tev liels, Gita, un uz tikšanos klātienē, neklātienē un visos mūsu ierastajos komunikācijas veidos. Uz tikšanos un sadarbību, jā? Jā. Labi. Jā. Čau.